Es atvainojos no sociālajiem tīkliem uz 30 dienām un 48 stundām pilnībā no tehnoloģijām, bez telefona, bez datora. Es sapratu, ka vienkārši biju darbojusies un domājusi pārāk ātri. Patiesībā mana iekšējā balss jau mani aicināja apstāties. Arī iepriekšējā gadā es 30 dienas pilnībā atvienojos no sociālajiem tīkliem, un es sapratu, ka es negribu gaidīt. Ķermenis jau dod pirmos impulsus, un es sapratu, jā, nākošais mēnesis būs tas, kurā es to darīšu. Mēs zinām, ka īstais laiks vienmēr ir tagad. Tāpēc uz 30 dienām es atslēdzos no sociālajiem tīkliem un neplānoti arī no pilnīgi visām tehnoloģijām uz 48 stundām. Epizodes laikā tu sapratīsi, kā iespējā es to darīju. Man bija grūti pašai atzīt, cik ļoti tehnoloģijas man ir ietekmējušas. Un tas notiek lēni, un tas uzkrājas un uzkrājas. Manā gadījumā tas notiek tā, ka sēžot mašīnā pie luksofora sarkanā gaismas, es vienkārši instinktīvi paņemtu telefonu un tajā gribētu paskatīties. Man ienāktu prātā ģeniāli kaut kāda doma, un es gribētu ierakstīt storiju. Kamēr gatavoju ēst un kaut kas gatavojās, es paskatītos telefonu, un tā tālāk, un tā tālāk. Būšana prom no sociālajiem tīkliem un pilnīgs tehnoloģiju detoks burtiski izmainīja to, kā es skatos uz sevi un dzīvi, kuru es dzīvoju. Sveicināti! Es esmu Baiba Auziņa, un es palīdzu cilvēkiem ieraudzīt viņu unikālo veidu, kā mainīt pārliecības, un iedvesmoju uz rīcību, lai arī tie katru dienu varētu dzīvot savu labāko dzīves versiju. Esmu šobrīd palīdzējis vairāk kā 3000 cilvēkiem, un nākamais var būt tu, jo es zinu, ka tu esi savas dzīves lielākā problēma un arī piemērotākais risinājums. Kaut gan vienmēr sakot šo ciparu, mēs zinām, tie cilvēki, kas strādā palīdzošajā jomā, nekad mēs nevaram pateikt, cik daudziem mēs esam palīdzējuši. Un tas, ka mēs palīdzam vienam cilvēkam, visticamāk, mēs ietekmējam vēl vairāk arī viņu mikro mikrovisumu apkārt mīļos un tuvos. Bet atpakaļ pie epizodes. Pagājušā mēnesī tātad es izdarīju ko tādu, kam bija ļoti dziļa ietekme uz maniem dzīves aspektiem. Es atteicos no tehnoloģijām pilnībā, tikai uz 2 dienām, un sociālajiem tīkliem uz mēnesi. Varbūt kādam tas neizklausās ilgi, bet šī mēneša laikā es ieguvu vairāk ieskatu par sevi un savu uzvedību nekā iespējams visa pēdējā gada laikā. Un es identificēju, manuprāt, galveno iemeslu, kāpēc lielākā daļa mūsdienās jūtas tā, it kā dzīve ritētu pārāk ātri, ir ārpus kontroles, kāpēc viņi ir stresaini, nav klātesoši, nav veseli un nav arī bagātāki ne bankas kontā, ne dzīves pieredzē. Man tas viss sākās ar to, ka es jūtu jāpaņem pauzi. Man priekšā ir ļoti dziļas mācības, ieplānots vairākas uzstāšanās, regulāras sesijas, un es zinu, ka man tas paņem daudz enerģiju, jo es visam gatavojos, un man ir svarīga mana izaugsme, manu klientu izaugsme, mūsu rezultāti. Un, protams, ja nepamana laicīgus simptomus, tas viss pāriet stresā, tas var pāriet aizkaitinājumā uz sevi, uz apkārtējiem, uz tuvajiem cilvēkiem. Un es saprotu, ka es negribu tur atgriezties, es negribu, lai man atnāk kādas slimības, sāpes, es negribu dusmoties. Un tāpēc es sev pateicu, jā, es gribu būt labākajā formā savas dzīves notikuma laikā un arī tos izbaudīt. No vienas puses, kāpēc mēs dzīvojam? Tikai skriet, 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 es gribu arī baudīt. Un man tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpēc man vajag paņemt pauzi. Un tas bija labākais lēmums. Paņemt pauzi 30 dienas pilnībā no sociāliem tīkliem, bet 4 dienas pirms mēneša beigām es sapratu, ka man jāpaņem arī pilnībā brīvs no tehnoloģijām. Jo, kad tu nedod smadzenēm iespēju domāt par darbu vai stimulēt tās ar kādu video, statistiku, e-pastiem, tās beidzot var nomierināties. Jo visi ārējie stimuli, viņi mums izraisa domāšanu. Tas ir tas, kā prāts dara, ja, tas domā. Un kad smadzenēm atņem šo stimulu,
tas sāk palēlināties un parādās jaunas idejas, miers un klusums, tas, ko pēc kā mēs tik ļoti vēlamies un steidzamies arī ikdienas laikā, dienas gājumā. Un tas, ko mēs bieži sakām, tagad nav īstais laiks, nav īstais laiks atvienoties, ja? Bet tā jau nav nekad. Jo es nevienu cilvēku neesmu redzējis, kurš nebūtu ar kaut ko aizņemts, kurš nebūtu kaut ko, kas viņam nebūtu jādara. Un mēs dzīvojam tajā laikmetā, kur viss notiek ļoti ātri, ja? Īpaši sociālajie mēdīji. 10 līdz 30 sekundžu garie video, tie ir kā mikroskopiski ieslēgšanas impulsi, kas stimulē mūsu nervu sistēmu. Vai esi kādreiz par to vispār padomājis? Man arī likās, šis nav piemērotākais mirklis, bet patiesībā tas bija vispiemērotākais, vislabākais mirklis. Jo es atceros šo teicienu, ko Gandijs ir teicis. Ja kurš regulāri stundu katru dienu meditēja, un ja viņš pamana, ka viņam ir tik daudz darba, viņam ir jāmeditē nevis 1 stunda, bet 2 stundas. 2 stundas. Es pati šo kādreiz pielietoju un pielietoju saviem klientiem, un liekas, vā, kas tas ir? Bet tas nozīmē, ja tu esi tik ļoti sevi pārslogojis ar darāmo darbu sarakstiem, kaut kas nav pareizi. Nu, tā nav paredzēts. Tā var izvēle, tu tā vari darīt, bet var darīt arī citādi. Un tāpēc tev vajag 2 stundas saslēgties no visa, meditēt, lai vispār tu saprastu tā, kas ir tas, kas ir nogājis greizi. Un atpakaļ pie manas pieredzes, jau pirmajā dienā, ko es pamanīju, tas ir rīta refleks, paskatīties sociālos tīklus, un kā nekā tas bija 1. septembris. Jā, es paņēmu šo sociālo tīklu detoksu septembrī, un mans jaunākais bērns šogad uzsāka skolas gaitas. Bet es to nedarīju. Es apņēmusies, bija tātad šīs 30 dienas pilnībā atslēgties. Es izdzēsu arī aplikācijas, lai vienkārši man nebūtu vēlme, lai mana nervu sistēma nebūtu šis triggeris, uzspiest un paskatīties. Tā vietā, ko es darīju, tā vietā es no rītiem veicu elpošanas vingrinājumu, dažādas satura meditācijas, vairāk izmantoju laiku pašrefleksijai, rakstīšanai. Vēl viena lieta, kas ļoti aktivizējās manī un caur ko es pamanīju ārkārtīgi daudz vērtīgus momentus savā dzīvē, bija manas veidotajā mentoru grupā septembra izaicinājums, kurā mēs aktivizējam katra savu portālu un kā grupa kopā, un tur visām mega, mega vērtīgi. Un man bija vairāk laiks vienkārši pareflektēt uz to, kā es jūtos, un paiet vēl dziļāk. 3 vārdos, ko es darīju, es biju sev klātesoša. Daudz, daudz vairāk klātesoša. Un tajā mirklī es arī apjautu, un tā vide, kur es biju, kur es gāju, kā es miedarbojos, es sapratu, cik liela ietekme arī ir mūsu bērniem uz tehnoloģijām. Es pati atceros, kad Covid laikā mūsu mājās, kad visiem vajadzēja strādāt no mājām un mācīties no mājām, un jaunākajam bērnam bija vislielākais izaicinājums, kā viņu nodarbināt, tā bija planšeta. Tā bija planšeta, kuru mēs devām, kādā veidā mēs varējām izdarīt savus darbus. Un, jā, man kā mammai tajā mirklī toreiz sirds ņaudzās un bija vainas sajūta, bet es sapratu, ka citādi nevar. Un tas, ko es tajā mirklī atceros, un to es tikai piefiksēju šajā mēnesī, kad es biju paņēmis šo detoksu, ka es ticēju, ka mēs tam tiksim pāri. Es ticēju, ka es varēšu atradināties, un ka šobrīd šis ir pats labākais risinājums, ko es šajā brīdī varu pielietot, kas man ir pieejams. Un šī ir vērtīga lieta, ko arī pašiem vienmēr atkārtot, piefiksēt, tad, kad mēs, varbūt kā vecāki, darām kaut kādas lietas, kuras mēs zinām, ka tā teikt, nu, nav pareizi. Tas neveicina to uzvedību kvalitāti, ko mēs gribam, kā piemēram fokusu, ja, bērnam fokusu. Bet tu saproti, ka tev tajā mirklī nav varianti. Ja, tajā mirklī nav varianti, tad labākais ir tas, ka tu sev pasaki, ok, šis ir labākais variants,
un ka tu izdomās, kā to visu sakārtot. Un man bija šī ticība, ka mēs to sakārtosim. Es vēl nezinu, kā, bet es tagad mēģināju saprast, kā tad mēs no tās planšetes atbrīvojāmies. Viņa, manuprāt, vienkārši saplīsa. Un mēs teicām, ka viņa ir darbnīcā, ka vajag vēl ilgāku laiku, līdz vienkārši pazuda interese par viņu. Ja? Tā tad, ja nav triggeru, nav tajos triggeros iespēja viņos iet. Jo arī šobrīd es skatos, cik daudz nu, kafejnīcās bērni vienkārši izklaidējās telefonā, lai pēstu, izklaidējās, lai pagaidītu, ka mēs nespējam pagaidīt ēdienu. Forši, ka daudz kafejnīcas piedāvā ko pazīmēt. Uh, jā, tad vecākiem ir mazāk stresa domāt, kā tu tos bērnus izklaidēt. Bet bērni kļūst ne tikai emocionāli, bet psiholoģiski atkarīgi. Viņi arī kas notiek neirofizioloģiski, viņu smadzenes sāk pielāgoties šiem stimuliem. Ja, šis ir stimuls. Mēs visi esam redzējuši, kas notiek, kad bērnam atņem ierīci. Sākas histērija. Un tās ir tās pašas histērijas, kas notiek arī mums, pieaugušajiem. Emocionāli, psiholoģiski, fizioloģiski, tajā mirklī, kad mēs atņemam sev šos dopamīna aparātus. Bet tas, ko es šobrīd esmu lēmusi un mēģināsim, jā, cik vien maksimāli izdarīt, ka mūsu bērnam nebūs vismaz mazākajam telefons tik, cik ilgi izdosies. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka skolās arī šie likumi, vismaz mūsu skolā ir, ka līdz 6. klasei nelieto telefonu. Un kāpēc? Tāpēc, ka nekas jau nav slikts telefonā, ir lieliskas lietas, ko var darīt, bet bērniem vēl, kā arī es to redzu, un tie tikai mani novērojumi, viņi jau vēl nesaprot, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kā tas ietekmēs, un tāpēc jau esam mēs vecāki, kas mēs stāstam, kas mēs izglītojam, un mums bērns var nepiekrist. Mums nav ar viņu jāargumentē, kāpēc tā, kāpēc nē, bet mums ir jābūt stingram redzējumam, kāpēc es to daru, kāpēc es tev neļauju dot, kāpēc es nedodu sev šo ierīci. Un tas, ko skolotāji arī ir teikuši un minējuši, tas jau es vairāk, kad es biju uz meitas vecāku klases sapulcēm, problēma jau ir tajā, ka tajos starpbrīžos tiek spēlētas spēlītes. Un tad, kad jāiet atpakaļ uz stundu un nav iziets līmenis vai kaut kas tur ir vēl tikai 10 sekundes, lai līmeni pabeigtu, tad jau ir tā stulbā stunda, kas ir visu iztraucējis un kas bojā viņam dzīvi. Ja? Kad arī bērns nedzīvo realitātē šeit un tagad, viņš dzīvo kaut kur, kur viņam liekas, ka tas līmenis ir kaut kas, kas viņam ir šobrīd jāsasniedz. Jā. Tas par ierīcēm, tas par bērniem, viela pārdomām un kā jebkurai lietai, visu, ko mēs lietojam ar mēru, viss jau ir labi. Bet atpakaļ pie manas pieredzes, tātad mana šī pirmā diena, kas bija 1. septembris, man nemaz tik nebija tik grūta, vismaz sākums nebija tik grūts, kaut arī ir tas instinkts, jā, paskatīties vai atvērtos sociālos tīklus. Es tomēr, jā, es sapratu, kā es esmu riktīgi šeit un tagad, es veltu riktīgi pie to uzmanību, es klausos visu, ko saka skolas vadība, es neko nefilmēju, es neko nefotografēju, es ļoti klausos, ļoti tas, ko saka, ļoti klausos, ko stāsta skolotāji. Ļoti esmu tāda, nu, riktīgi fully in. Arī meitai bija 1. septembrī. Ne, meitas 1. septembrī paredzēta bija neliela ballīte, un arī es maksimāli mēģināju būt klātesoša. Tātad vispār šim visam pasākumam, kā samanedžēt gan viena, gan otra bērna. 3. bērns ir pabeidzis skolu, un tad mums nav šāds vairs 1. septembris. Tas, ko es sapratu, jā, mums arī mājās bija ballīte, ka vienā mirklī vēl kaimiņi pasauca manu bērnu spēlēties, arī svinēt šo 1. septembru, un ir tāds mirklis, kad es īsti nesaprotu, ko tad darīt ar manu brīvo laiku, ja, ka man viņš ir. Un jā, tas ir tāda apzināšanās un saprašana, ko tad es īsti gribu, kam tad es vispār paredzu, kam ir jēga, kam ir vērtība tam, ko es daru un kā es to daru. Un smadzenēm vajag laiku pārslēgties. Ja? Tas ir tas arī viens secinājums, pie kā es nonācu. Ja tu arī
taisīsi šāda veida detoksu, vai varbūt tu taisi, noteikti tu vari padalīties ar savu pieredzi komentārā. Bet nu, tā pirmā diena, manuprāt, ir vienmēr tāda visčelenžīgākā, visgrūtākā. Šogad man vairs nebija tā kā iepriekšējo gadu, jo es jau zināju, kā tas apmēram varētu būt, plus mīnus, un ka tas pāries. Ja? Bet tas, kad ir tā vēlme kaut ko skatīties, viņš nāk un viņš ir kā ieradums. Jā, pastāvīgi rodas šī vēlme pārbaudīt. Tas, kas bija interesanti, apmēram bija kādas 11 dienas pagājušas, kad man bija sociālo tīklu detoks un atnāca ēpasts, jo visos pārējos tīklos, tā teikt, es biju fully in. Man atnāca ēpasts par to, ka man ir neatbildētas ziņas, kamēr es neesmu ieskatījusies, kas manā Instagramā notiekās. Un bija interesanti vērot pašai savu dialogu, ko es domāju tajā mirklī par sevi, par cilvēkiem, kas man raksta, kāpēc es viņiem neatbildu, ja tur stāv vairākas ziņas. Un mans prāts, to es sapratu, atkal tajā meklē vienkārši sāka izgudrot dažādus iemeslus, kāpēc man vajag, ja kāpēc man vajadzētu atvērt šo Instagramu, bet es turpināju būt sev uzticīga un neatvēru viņu. Vai arī mūsu prāts, tas, ko es novēroju, protams, arī digitālajā detoksā, tad, kad bija prom telefons, ka ir jāpaņem tas telefons, lai vienkārši saņemtu dopamīna devu, to mazliet labo sajūtu. Soli atpakaļ. Uz šo gadu es esmu veikusi vēl vienu milzīgu soli pašai savas enerģijas apzināšanā un saudzēšanā un izmantošanā. Es visas pirmdienas veltu priekš sevis. Tikai un vienīgi priekš sevis, kas ir manai izaugsmai vai manai labsajūtai. Tas priekš varbūt kādam tas nav liels solis, tas priekš manis ir ļoti liels solis, ka es veselu dienu veltu tikai un vienīgi sev. Un tas, ko es sapratu sociālo tīklu detoksa laikā, ka man vajag atteikties pilnībā no tehnoloģijām, ka es tomēr nedaudz mānos ar savu detoksu, jo, kā jau es minēju, pārējās lietas man notika uz 100%. E-pasti, saziņa ar klientiem, sadarbības partneriem. Un līdz es to sapratu, atkal jau, jā, es saprotu nevis kaut kad, tad, kad, bet tieši tagad. Un tā bija sestdiena, tā bija sestdiena, un es sapratu, ok, es uztaisīšu sev 24 stundu pilnībā dienu bez tehnoloģijām. Kādreiz es taisīju šādas detoks dienas, diezgan regulāri biju šajā mirklī, jā, viņus kaut kā nolikusi malā, pilnībā bez tehnoloģijām. Ja? Tā bija sestdiena, tas bija apmēram 11. Es vēl aizsūtīju pēdējo ziņu savai privātajai mentoringa klientei, kura man dalījās ar savu pirmo tādu ļoti nozīmīgo sasniegumu viņai svarīgā jomā. Un, protams, ka es gribēju atbalstīt un iedrošināt, un tas ir manā garā, un tas ir tas, kā mēs turam šo labo frekvenci. Un tad es vēl uztaisīju vienu ierakstu mentoru grupā, un viss, un es paskatījos, jā, ir 11. Es pilnībā nolieku, atslēdzos, un esmu tikai un vienīgi ar sevi, ar ģimeni. Visa diena līdz nākamās dienas 11. ir tikai mana. Un tad bija tāds jautājums, ko tieši darīt? Ja? Un ko man tagad darīt? Ja? Un tajā mirklī es atkal saprotu tādu, gribās tā ironiski paskatīties, cik ļoti mēs strādājam savos darbos, savos uzņēmumos, ticot, cerot, ka kādu dienu tas, ko mēs darām, tas atmaksāsies. Un tad mēs iedomājamies to bildi, kad mēs atpūšamies. Kādam tā ir jūras mala, kādam tā ir baseina mala, kādam tā ir klausīšanās pusdienu mūzikā, kādam tā ir rakstīšana, kādam tā ir lasīšana, kādam tā ir pastaigāšanās dabā. Bet, kad beidzot mēs iedodam sev šo mirkli, ka mums pienāk šis mirklis, tad mēs nezinām, kā to mirkli izmantot. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie tiem saviem ikdienas paradumiem, ka atslēgšanās pirmkārt jau vispār šķiet neiespējama, bet tajā sestdienā pie manis atnāca ļoti vērtīgas atziņas, un es tā teikt līdz kaulam spēju novērtēt to, kur es vispār dzīvoju. Ka es dzīvoju šajā skaistajā vietā, meža ielokā, man apkārt ir mežs, tas, kas man ir svarīgs.
Man ir ļoti liels pagalms. Ja, ja salīdzina ar varbūt citām privātmājām, man ir tiešām liels pagalms. Par cik mēs dzīvojam mežā, mums puse teritorijas mums ir apzaļumota, tas nozīmē, mums ir zāliens. Un otra puse mums ir mežs, kurā aug brūklinis, mellenes, meža zemenes, sēnes, viss. Un es sapratu to, ka es negribu pavadīt laiku iekštelpās, jo ārā bija ļoti labs laiks. Bet es īsti nezināju, ko darīt tajā mirklī, kad es iedevu šos 24 stundas sev brīvā laika. Es pamanīju to, ka prāts neapstājās. Ja? Vai arī tu esi to sajūtis, ka tu nedzīvo savā ķermenī, bet dzīvo galvā. Ja? Un kad es esmu galvā, es domāju atkal vienas un tās pašas domas, atkal un atkal. Es vienkārši esmu kļuvusi atkarīga no domāšanas procesa, un to stimulē tehnoloģijas. Ja, kad pienāk ēpasts, es sāku domāt, kad kāds piedāvā sadarbību, es sāku domāt jau uz scenārijus, ko tieši darīt. Kad klients pastāsta savas sajūtas, izaicinājumus, uzvaras, es esmu viņu stāstos, un tas notiek nepārtraukti. Prāts dzīvo savu dzīvi, kas nav saistīts ar to realitāti. Ja? Šis ir uzmanīgi, klausamies. Prāts dzīvo dzīvi, kas nav saistīts ar realitāti, kurā mēs šobrīd atrodamies, ar to tagadni. Ja? Vot tieši šeit un tagad. Un priekš manis man tas bija tāds, wow, tā, ka, nu, ka es neesmu šeit. Ja? Es abas šīs dienas gāju ar suni garā pastaigā. Es to vien darīju, kā vilku ķermenī, prātu atpakaļ pie tā, kad esi šajā mirklī. Un es jūtu, ka es atkal aizpeldu vienā stāstā, otrā stāstā, vēl kaut kādā. Un es velku sev momentāli šeit un tagad. Un paskatīties, kur es esmu, un paskatīties to ezeru, un paskatīties to sunu, un ieraudzīt cilvēkus. Un otrā dienā jau man bija interese, cik ir sēņotāji, kamēr es pastaigāju uz 12, viņi bija. Vienkārši pavērot, kas dabā notiekās, kas manī notiekās. Jo tas, kā tas prāts turpina domāt tās domas, kas nav saistītas ar šeit un tagad, tas izsmeļ enerģiju. Ja, tas izsmeļ enerģiju, bet varbūt izklausās pārspīlēti, bet kad es sāku apzināties, ka šo nebeidzamo apļa veida baiļu pilno sarunu galvā, kas notiek, es sapratu, ka es pati arī izmantoju sociālos tīklus vai kādu video, ko noskatīties, lai vienkārši aizbēgtu no tā, lai aizbēgtu no šīs sarunas galvā, bet nebūtu ķermenī. Ja? Un tā priekš manis bija tāda biedējoša atklāsme, īpaši ņemot vērā, ka personīgā izaugsmes jomā es esmu vairāk kā 5 gadus. Un arī man likās, un es mācu, es to mācu, ja, saviem klientiem, mācu vairākos kursos, man likās, ka es māku pārvaldīt savu prātu, bet tomēr šī iekšējā lente, viņa turpina skriet, pat ja tai nav kur skriet. Ja, un šī lente bija cieši saistīta ar digitālajām ierīcēm. Ja, viss tas e-pasti, sociālie tīkli, sociālie mēdīji, ziņas, informācija ienāk tā nekavējoties sāk stimulēt mūsu domas. Ja, tā ir uzbūvēta tā, lai iesaistītu, un kad tu atslēdzies, tā vienkārši sauc atpakaļ. Ja, jo tur jau tik spēcīgs ir ieradums, sauc atpakaļ. Un es nevarēju pārstāt domāt. Tas nebija tikai tā, ka es nevarēju pārstāt domāt, jo pārstāt domāt jau nav iespējams. Ja? Tāpat kā nav iespējams pārstāt elpot, nav iespējams apstādināt savus sirdspūkstus. Tas ir tas, ko dara smadzenes. Ja? Tas domā, un tas vienmēr domās. Patiesībā tas notiek visu laiku, bet tikai tāpēc, ka es biju šajā digitālajā detoksā, es sāku to pamanīt. Apzināties, ka tas tā notiek. Ja, piefiksēt, ka domājam, katru dienu mēs domājam būtībā tās pašas domas, ko mēs arī domājuši esam iepriekš. Otras 24 stundas bija citādākas. Tā bija svētdiena, tā bija diena, kad manā brāļa bērniem bija kristības. Un no rīta pieceļoties, es sapratu, oi nē,
nekādas ierīces. Es turpinu digitālo detoksu vēl uz 24 stundām. Es negribu iet tur iekšā, skatīties, piefiksēt, domāt, jo es zinu, ja, tas, ko es minēju, tā tad mūsu prāts visu laiku domās. Un es zinu, ja es paskatīšos kādu ēpastu, es paskatīšos kaut ko, kas notiek mentoru grupā, es paskatīšos kaut vai ziņas, īziņas, es biju domājis, ja īziņas vai WhatsApp, un ziņas kā tādas es neskatos. Es sāku domāt, bet es gribēju turpināt to, ko es jau iesāku, ko es sāku pamanīt, un tajā mirklī es sāku piedzīvot īstus atslābšanas mirkļus. Mazu soli atpakaļ, 30 dienu laikā, kad es biju prom no sociālajiem tīkliem, es ļoti daudz veltīju laika arī savam ķermenim. Es biju apmeklējis masāžu, es regulāri elpoju, vingroju. Es biju gan pati, gan uz privāto somatikas sesiju, gan uz grupas sesiju. Es turpināju vadīt klienta sesijām, konsultācijas. Visu es darīju tādas ikdienas lietas, un man likās, ka jā, caur to biju atslābus, un es noteikti biju tāda atslābušākā salīdzinājumā ar citiem mēnešiem. Man pat bija sāruna ar savu dvēseli, kur es līdz kaulam vēl 3 dienas tajā dzīvoju. Ļāvu sev dzīvot, ļāvu sev reflektēt, ļāvu sev sajust, kur es sapratu līdz kaulam, nu, kāpēc es vispār esmu šeit, ja? Kāda es esmu, ko es esmu atnākusi darīt. Un es patiešām daudz sev laiku veltīju. Es pat gatavoju sev veselīgu ēdienu. Es atbrīvojos no zaļās tējas atkarības, jo es no viņas, godīgi pateikšu, šī ir 3. reize, kad es pilnībā noņemu viņu nost. Un es jau to pamanīju iepriekš, kad man nepatīk tā mākslīgi veidotā sajūta, kas radās no šīs tējas, kas uzbūstota, kad ir tā enerģija. Man patīk būt, kad es esmu savā enerģijā, tajā autentiskajā. Un tad, kad es gatavojos šai epizodē, es vienkārši vienā mirklī sāku domāt, kurš bija tas mirklis, kad es atteicos no tējas, jo tas notika plūstoši, bez nekāda stimula. Tas notika, jo es biju lielākā plūsmā, ja? Es biju vairāk elpojis, es biju meditējis, es biju gājis uz masāžām, es devu sev vairāk laika, ja? Un tas iedeva stimulu to, ka, hei, es varu arī bez šīs tējas iztikt. Un patiešām es esmu ieguvusi daudz vairāk enerģiju. Bet atpakaļ pie šīs pašas svētdienas, tātad mums ar visu ģimeni bija jādodas uz kristībām, un es sapratu, nu šīs nebūs parastas kristības. Kāpēc? Tam ir arī stāsts, jo mans brālis, mans vecākais brālis, viņš arī palīdz cilvēkiem. Viņš palīdz citādā veidā, un viņš kalpo baznīcā. Viņš kalpo savai draudzēji, veicot mācītāju pienākumus, esot evaņģēlistam. Un šī būs viņam arī ļoti nozīmīga diena, jo viņš kristīs savus bērnus. Un vairākus gadus baznīcai arī manā dzīvē bijis ļoti liela loma. Tā ir man palīdzējusi turēties pie ticības, tad, kad es pati sev neesmu ticējusi. Tas, ko es esmu pamanījusi, pie kādiem secinājumiem nonākusi, un tie ir tikai mani secinājumi, viņš nav jāpieņem kā patiesību, ka es uzskatu, ka nav svarīgi, kam tieši tu tici, ja vien tu rīkojies ētiski. Es ticu tam, ka mēs nākam no viena avota, no vienām mājām. Un ka nav nekāds kaut kāds bargais dievs, kas šķiro cilvēkus, kam izlems, kuram viņš piedos, kuram viņš nepiedos, kuram viņš iedos kaut ko šajā dzīvē, vai kuram viņš neiedos kaut ko šajā dzīvē. Es ticu, ka mums katram ir izvēlēts šis dvēseles ceļš, ka katram cilvēkam ir vieta šajā inkarnācijā uz Zemes. Un katram cilvēkam, ko mēs satiekam savā dzīvē, ir arī vieta. Mums ir, mums ir paredzēta miedarbība. Un es vēl ticu tam, ka mēs katrs nākam ar savu unikālo talantu. Un kāds to iepazīst ļoti agri, kāds to iepazīst pusmūžā, kāds to iepazīst mūža nogalē, bet mums ar to talantu ir jādalās ar citiem. Jo tikai tad mēs spējam iegūt patiesu mieru,
kuru tik daudz cilvēku meklē, un arī prieku dzīvot. Kā man dvēsele teica, ka mēs cilvēku uztveram dzīvi pārāk nopietni, tā nedrīkst. Tā beigsies. Viss, kas dzīve beigsies, vienā mirklī viņa beigsies. Viss, kas patiešām ir svarīgi, būt tagadnē. Darīt tās lietas, kas tev patiešām patīk, dalīties ar saviem talantiem, ar pasauli. Nu, iedomājies, kā es to redzu. Nu, ja tas zobārsts izdomātu, ka nu, nē, viņš nebūs zobārsts, viņš ies par juristu, tāpēc, ka viņam ģimenē visi ir bijuši juristi, bet viņam varbūt neinteresē, bet viņam ļoti interesē viss, kas notiek mutē, un viņam tur ir liela vilkme un aizrautība, un viņš to darbu dara ar prieku. Un tajā mirklī, kad man sāp zobs, es gribu aiziet pie šī zobārsta, lai viņš izdara, lai viņš dalās ar savu talantu, lai viņš palīdz man. Jā, lai viņš palīdz man, un es viņam ar prieku samaksāšu, lai viņš pēc tam var nopirkt sev ēdienu, lai viņš var uzlabot savu privātu praksi, lai viņš var nopirkt sev drēbes un būt labā omā un būt labā garastāvoklī, jo viņš saņem par to enerģijas apmaiņu. Viņam ir prieks palīdzēt. Un tāpat, ja, jebkuru profesiju varam paņemt. Un, ja nebūtu šī cilvēka, kā es mocītos, vai ne? Kā es mocītos, iespējams, man varbūt būtu jāatbrīvojas no zoba, vai man būtu jāiet pie tāda zobārsta, kurš to dara ar mokām, ar negribēšanu, tikai tāpēc, ka viņam kāds pateiks, bet īstenībā viņam nepatīk, un viņš tur salaiž grīstē, ja vairākas reizes kaut ko, jo tā nav viņa īstā vieta. Tas ir kaut kāds, kaut ko viņš nezina, kā viņš ir nonācis līdz tam, bet tā nav viņa īstā vieta. Un tas ir tas, kam es ļoti ticu. Kam es ļoti ticu, ka mums ir katram dot šis talants, mums ar viņu jādalās. Tāpat kā kāds atgūst spēku no tā, ka es izmantoju savu talantu, bet ja es viņu neizmantotu, nu kā es to redzu arvien biežāk un biežāk, ja es neizmantotu savu talantu, tad mans stāsts, mana enerģija ir tā, kas palīdz tieši tam cilvēkam, kurš ir nonācis līdzīgā situācijā, kurai es esmu izgājis cauri, es zinu ceļu, es zinu recepti, ja, es zinu soļus, un es zinu, cik tas paprasīs laiku, un mēs darām, un cilvēks ar lielāko prieku samaksā man, un iegūst savu mieru, un realizējās atkal savos talantos. Ja, un šis ir tas patīkamais aplis, kurā mēs dzīvojam. Jo tas, ko es noteikti zinu, ka mēs katrs veidojam savu unikālo realitāti, un ikvienam ir iespēja attīstīt dažāda līmeņa prasmes un kvalitātes, kam viņš redz jēgu. Un kāpēc es runāju par jēgu? Tāpēc es to sasaistīju arī pie baznīcas, kur kristot bērniņu. Viens no mācītājiem, tur bija 3 mācītāji, ja, ieskaitot manu brāli, kas vadīja šo dievkalpojumu, kas vadīja šīs kristības, bija arī iesvētības, bija jā, tāds lielāks pasākums. Un viņš daudz runāja par to, ka mēs cilvēki meklējam šo jēgu dzīvot. Ja? Jēgu dzīvot kā tādu. Un es ar interesi sāku klausīties, bet tad es sapratu, ka kaut kas man tā kā neiet kopā, kaut kas, ko viņa stāsta, un tajā mirklī, kamēr viņa runāja, es sāku domāt, ko man nozīmē. Ja? Ko man nozīmē, kas ir dzīves jēga. Tev nav tā jāpiekrīt, bet tu vari mēģināt to izprast. Manā gadījumā dzīves jēga atklājas tajā brīdī, kad tev ir iespēja piedzīvot kaut ko tādu, ko neviens iepriekš cits nekad nav piedzīvojis tieši tā kā tu. Ka tev ir iespēja piedzīvot ko tādu, ko neviens cits nekad nav piedzīvojis tieši tādā veidā kā tu, jo tu esi vienreizējs, unikāls, neatkārtojams, apziņas stars, kas redz šo pasauli no sava unikālā skatu punkta. Tie, kas ar maniem ir iedarbojušies klātienes sesijās vai kursos, būs dzirdējuši, ka es saku, ka es gribu sēdēt uz savas mākoņa maliņas, man šeit patīk. Tas ir mans unikālais redzējums, kā es redzu šo pasauli. Tev ir savējais. Un dzīvot nozīmē būt daļai no kaut kā lielāka, pat ja tu vēl nezini, kas tas ir.
Un pat ja brīžiem liekas, ka kāda jēga, ja, tas, ka tu meklē vai tu sāc pievērst tam uzmanību, jau ir zīme, ka tev rūp, un tas ir tas dzīvības spēks. Un tajā mirklī es beidzot sapratu, ka es biju tā, nu tā rīktīgi pa īstam, pilnībā klātesoša. Man neinteresē, jā, ierīces man pat nebija līdzi. Jā. Es biju šeit un tagad. Es gribēju visu, tā teikt, mirkļus fiksēt savā apziņā, laist cauri savai prizmai. Es biju šeit un tagad, ja baudīju katru vārdu, katru pieredzi. Un viena no pieredzēm, kas priekš manis bija īpaša, bija dodoties pie altāra, pie šīs svētā, baudot svēto vakarēdienu, kur es atkal skenēju sevi. Ko, kā es jutos tajā brīdī, kad mans brālis nāk man dot svētību, runā par mieru, uzliekot savu roku uz manas galvas, tā kā to baznīcā parasti dara, tad būt pilnībā šeit un tagad. Mm, jā. Ah, tas, ko vēl es darīju abas šīs dienas, jā, kristības pagāja, kristības bija skaistas, kristības bija ļoti, ļoti klātesoša. Es jau pieminēju, ka es abas dienas gāju garākās pastaigās, un kur es vienkārši baudīju šo mežu. Un, un arī es maksimāli mēģināju būt vienkārši ārā, un ka es priecāties par to, ka nu, tā līdz kaulam novērtēt. Nu, kad cik gadi jau mēs uzturam šo mauriņu, un mēs viņu kopjam, un es sapratu, ka šajā gadā es esmu mazāk vienkārši bijusi laukā, lai to pasēdētu un novērtētu. Vienkārši uztaisīt tēju, apsēstos uz saviem izlaižamajiem sauļošanas krēsliem un vienkārši baudīt. Un vienkārši baudīt un klausīties, un baudīt savas priedes, un baudīt laiku un klausītos, kas notiek. Es iepriekš to, man bija grūti atzīt, ka es iepriekš to biju baudījis aptuveni uz kādiem 10% visu to brīnumu. Jo tad, kad es atslābstu, katru reizi, kad es atslābstu, prāts atgriežas tajos pašos iepriekšējos domāšanas modeļos. Viņš burtiski man izrauja ārā no ķermeņa kaut kur, nezinu, tur augšā savā prātā, kas nav īstā realitāte. Ja? Atslēdz mani no šīs paradīzes, kurā es dzīvoju, ja? Uh, kurus iepriekš varbūt tā neizjūtu, ja? Kur dēļ kā man ir īstenībā prieks dzīvot, man ir prieks baudīt šīs dzīves augļus. Un es sāku just galvenokārt prieku. Es teiktu, ka 80 līdz 90% jau otrajā dienā manā galvā šīs sarunas, šīs domas bija norimušas. Un tas bija tāpēc, ka nebija telefona, nebija datora, nedomāju par darbu, nerunāju par darbu. Es biju atņēmusi sev stimulu, kas mani bija ļoti maz turējis, maz manā dzīvē. Ja, neskatoties uz to, ka varbūt ir cilvēki, kas ļoti labprāt gribētu dzīvot to dzīvi, kādu es šobrīd dzīvoju, kur vēlētos gan dabūt, gan iegūt šādus realizācijas panākumus, gan dzīvot savā sapņu mājā, savā sapņu vietā. Un vēl viena lieta, ko es sapratu, kad vārds man ir sapņu guļamistaba. Ja, man ir sapņu guļamistaba, un es viņu arī tik maz novērtēju. Jā, es to biju vienkārši nolikusi malā. Ja? Un, un es vēroju, kā manā prātā sāk ieplūst idejas. Dažas bija saistītas jā, ar darbu, dažas ar manu misiju, kā es viņu izprotu, ar to, ko es vēlos radīt un atstāt pasaulē. Bet interesantākais bija tas, kad risinājumi sāka nākt pie manis paši no sevis, kamēr es vienkārši baudīju šo dzīvi. Un pēkšņi man sāka nākt idejas, par kurām man joprojām ir tāds patīkams šoks, nākt idejas, kā sakārtot tās lietas, kas nerisinājās gadiem. Gadiem, un tas viss atnāk tad, kad es enjoy life. Vienkārši baudīju dzīvi, vienkārši baudīju klātesamību, baudīju to, kas man ir apkārt, baudīju to, kas man ir dots. Jā, un es zinu, ka ļoti liels vēl plus bija šis mentoru grupas izaicinājums. Un tad pienāca svētdienas vakars, un es sāku pamanīt ko jaunu. Jo es biju ļoti klātesoša, kas notiek manā ķermenī.
Un, kad pienāca šis svētdienas vakars, es sapratu, ka es sāku just bailes no pirmdienas. Es negribēju atgriezties. Ja, man bija šis flows, man bija šī plūsma, man bija šī pateicība, man bija šī klātesamība, un es negribēju atgriezties pie telefona. Es negribēju atvērt nevienu e-pastu, es negribēju iet pie datora. Man likās, ja godīgi, man likās, bāt, es pat negribu strādāt. Bet es sapratu vienu. Jā, šis nav ceļš, ka es varu visu pamest. Ceļš ir tas, ka es varu paņemt pārtraukumus, lai iegūtu skaidrību, lai ieviestu arī kaut kur ierobežojumus, ieviest šīs robežas un ļautu tehnoloģijām darīt savu darbu, kam tas ir paredzēts, ka tas ir tehnoloģija ir kā rīks. Un lai es varētu būt savā darbā ar atbildību, ar piepildījumu, ar prieku, veikt savu misiju, ko es esmu uzņēmusies šajā dzīvē, jo man ļoti, nu tā kā ļoti patīk tas, ko es daru, un es nevaru iedomāties darīt kaut ko citu. Un es sapratu, ka man ir vienkārši jāievieš pāris korekcijas manos ieradumos. Un es ieviesu jaunu ierobežojumu, ka mana darba diena sākās no 9:30. Šobrīd vēl domāju, varbūt no 10. Bet ka viss rīts būs pilnībā mans un bez nevienas ierīces. Es sapratu to, ka es atgriežos pie digitālā detoksa 24 stundas, kas esmu pilnībā atvienojusies no visām tehnoloģijām. Un ja kādreiz es to pāris gadus atpakaļ es to darīju reizi mēnesī, tad tagad es to darīšu reizi nedēļā. Un reizi mēnesī es iešu uz digitālo detoksu uz 3 dienām. Pilnībā uz 3 dienām no visām ierīcēm. Tas, ko es tikko vēl iepriekš stāstīju par guļamistabu, es šo 30 dienu laikā es apzinājos, es vairāk piefiksēju savas domas. Pirmkārt, jā, es biju atvienojusies tātad no zaļās tējas, es sāku sev gatavot veselīgākas maltītes. Un es sapratu, ka nu, miegs jau, protams, arī ir viens no mūsu pašatjaunošanās mehānismiem, un ka es gribu veltīt guļamistabai savu fokusu. Ka es tur guļamistaba vienmēr ir bijis tā vieta, kur pārsvarā es viņu uzkopju, jo es viņu tiešām jūtu kā intīmu vietu, kā relaksācijas vietu, kā atjaunošanās vietu, un es viņu gribu padarīt vēl tādu garšīgāku. Ja? Man nenāk cits vārds, tādu garšīgāku, un es gribu tam likt fokusu. Un es liku taimeri, un es turpinu to darīt, ka es 15 dienas veltu savas guļamistabas uzkopšanai. Vienalga, kas tas ir. Un tas noteikti vienmēr beidzās ar to, ka es iesmaršinu gan savas gultas veļas, gan aizkaru, gan tā, lai tur ir patīkami uzturēties. Un es to darīšu arī turpmāk. Man tas ļoti patīk, man tas kā sievietei iedod arī tādu. Es neesmu viņu nodefinējis. Tā noteikti nav sievišķība tādā klasiskā izpratnē, bet tas ir tāds, ka es uzņemos atbildību un ka es atdodu savu fokusu un savu enerģiju tam, kam patiešām ir svarīgi. Ja? Un tas ir šis miegs, kur es atjaunojos, un es gribu to darīt maksimāli tādā iedvesmojošā telpā. Ja? Un tāpēc es piedomāju, lai tur nav putekļi, lai ir svaigi ziedi, lai labi smaržo un visu laiku uzturēt viņu kārtībā. Un tas, ko es turpināšu darīt, tas, ko es jau iepriekš darīju, es iepriekš liku notifikācijas tikai WhatsAppam. Respektīvi, tikai vienīgi WhatsAppam visas pārējās notifikācijas man ir atslēgtas. Tad, kad man ir laiks, tad, kad es izvēlos, tad es eju. Un es atsākšu noteikti to WhatsAppu vairāk dēļ tā, ka, lai var bērni mani sasniegt, vai vīrs mani var sasniegt, tad, kad ir vajadzīgs, un, protams, arī klienti, jo īpaši privātie klienti, kas nāk mentoringā un kam es esmu solījusi savu pieejamību. Tāpēc tikai un vienīgi WhatsApps paliek, jo es zinu, ka tur mani sasniegs tās kritiskās ziņas, kuras man ir jāsasniedz, ar kurām man ir jāiepazīstās. Un tas ir ļoti svarīgi koncentrācijai. Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur nepārtraukti notiek paziņojumi, visādi pīkstieni, pienāk ziņa, kāds komentējis Instagram, Facebook ierakstu. Jā, viss WhatsApp, tas viss mūs izsit no līdzsvara.
Jo pētījumi pierāda to, ka mums ir nepieciešams aptuveni 15 minūtes, lai iet atpakaļ plūsmas stāvoklī. Bet, ja tevi visu laiku pārtrauc, ne tikai darbā, bet arī dzīvē, tu nevari koncentrēti veltīt, virzīt savu enerģiju tam, ko tu vēlies uzradīt savā dzīvē. Nauda, uzņēmēja darbība, attiecības, veselība, tam visam vajag fokusu. Ja, Napoleons Hills par to runāja, par spēju koncentrēt savu prātu un virzīt to uz, tātad, uz šo dedzīgi, uz to vēlmi, uz alkām, kas ir apvienots ar alkām. Bet visas šīs mikro pārtraukšanas, viņas rada berzi tavā ceļā. Un tad mēs nevaram uzkrāt šo inerci. Un kas ir interesanti, vai ne? Mēs ieviešam daudz tādas robežas ar kaitīgām lietām, tur, piemēram, alkoholu, ēšanu, bet tehnoloģijām tur īsti tādas robežas neliekam. Varbūt tu liec, bet es ticu, ka mums tās vajadzētu ieviest, jo īstā vara nav tehnoloģijās. Īstā vara ir pauzē. Pauzē tās ir mūsu attiecības ar sevi, ar citiem, ar garu, lai kā tu to definē, ar dievu, ar augstāko spēku, ar augstāko inteliģenci, ar visumu. Mans ieteikums pēc visa šī ir veids detoksu. 1 vai 2 dienas pamēģini. Es jau gaidu nākamo, es jau esmu ieplānojis un jau gaidu nākamo. Un tad, kad tu to esi uztaisījis, atgriezies šeit un pastāsti man, ko tu piedzīvoji. Varbūt tu pieredzēsi vēl dziļākas lietas nekā es, ja? Bet es stāstu, kā bija man, kā tas pamainīja manu dzīvi. Un nepārprotiet, es uzskatu, ka tehnoloģija ir lieliska lieta. Tā ir vieta būt. Bez tehnoloģijas es nevarētu arī sasniegt tik daudz cilvēkus, kā es šobrīd sasniedzu. Un man ļoti, ļoti, ļoti patīk mans darbs. Bet, ja es gribu sasniegt savu pilno potenciālu, bet darīt to caur prieku, caur klātbūtni, tam visam skaistajam, kas notiek manā dzīvē, man ir jārada pauzes no informācijas, no tehnoloģijas, un tas ir manā izpratnē absolūti būtiski. Tā es domāju. Pastāsti man komentāros, kā domā tu? Mēs esam šajā ceļā kopā. Es vienkārši dalos ar kaut ko, kas man atstāja ļoti dziļu iespaidu pēdējā mēneša, un jo īpaši pēdējo nedēļu laikā. Tas ir mans stāsts. Ceru, ka tev patika šī epizode tikpat ļoti, cik man patika dalīties ar tevi šajā epizodē. Ieraksti komentārā, pastāsti, cik tu daudz laika velti ar savu draugu, ar digitālajiem draugiem un kā tas tev kalpo. Un, ja vēl neesi nospiedus subscribe un to zvaniņa ikonu, un ja tev šķiet, ka šī epizode varētu kādam noderēt, lūdzu, padod tālāk. Jo es novērtēju to, ka mēs esam šeit kopā šajā ceļā, jo patiesībā tas arī ir viss būt ceļā. Paldies tev liels, ka tu klausījies šo epizodi un tiekamies nākošajā epizodē. Tā!